Šāvinieks tev tiens davalk vienīgais Latvijas YouTube idiots un... Damn! Pēc mana pirmā megafona video es pamanīju to attieksmi. Naciķu attieksmi. Labi, struns tur cilvēkiem var patikt, nepatikt, nu huisni, bet tad, kā aiziet līdz draudēšanai, nu tas ir draugi smieklīgi, bet īsumā tie, kas nezina, kas nesako maniem sociāliem tīkliem, es ieliku to megafonu video, un laikam kādu no naciciem tas tā izskāra par to, ka bērni saka, ka viņi nenīst krievus, ka nu vajadzēja kaut kā tomēr diskreditēt. Ko izdarīja cilvēks? Pārpost to postu ar to megafonu un ieliek augšā šērojot frāzi, ka reku, šitas čalis ir pret 11. un 18. novembris kā svētku dienas, kas ir pilnīgi diršana, protams, bet nu, ne vairāk, ne mazāk tiem lošiem, kas to skatījās zem tā video, tiem lošiem, kas skatījās zem tā video, nevajadzēja redzēt video. Viņam neinteresēja, kas ir tajā video. Ja teikts, viņam neinteresēja, kāda ir patiesība, viņam interesēja paheitot. Nu, protams, tur jau kāds, kas grib laust man kājas, rokas, nu, uz priekšu, draugi, mīļie, uz priekšu. Bet tie, kas nezin, es neesmu ne pa vienu okupantu karaspēku Latvijā, ne pa Krievu, ne pa Latviešu. Tas arī bija viens, kas izskanēja, kad redzēja, es sagaidīju Krievu tankus ar bļētplastām rokām. Nu, nē, draugi, mīļie, nu, nebūs tā. Es vienkārši esmu pret to tiešo draudu, kas ir dotajā brīdī mūsu valstī, kas ir Krievijas karaspēks, tas ir Amerikas karaspēks. Un tāpēc veltīgi jūs cepaties un veltīgi jūs cenšaties diskreditēt tie, kas skatās, tie, kas sako, ko es pirms tam teicis savos video, par ko runājus. Un tā, tie zinās. Pārējie, protams, par to cepsies un uztvers to nopietni. Nu, tas, bļeļ, tas ir maz, nu, bļeļ, tas būtu smieklīgi, ja nebūtu tik bēdīgi. Bet, protams, darat, izturaties, kā jūs vēlaties. Es domāju vienkārši, ka tas ir marazms. Bet, nu, jums labāk zināt.